Sveiciens visiem! Šodien ir tā diena, kad mēs gaidām pavasara ekvinokcijas atnākšanu, kas būs dienu vēlāk, bet Zvaigžņu debesu pavasara numurs mums jau ir klāt. Un šajā sakarībā mēs ievērojam tradīciju. Mums ir Zvaigžņotās debesis atvēršanas zvans. Došu vārdu Ilgonim, žurnāla galvenajam redaktoram, īsumā sniegt ieskatu par kopīgo žurnāla noskaņojumu un tēmām, un pēc tam mēs iesim cauri rakstiem, un rakstus komentēs gan autori, gan mums arī šajā reizē ir viesis. Tas ir Delfi Campus galvenais redaktors Eģis Miķelsons. Tā, lūdzu, Ilgon. Jā, sveiciens visiem. Šajā žurnāla atvēršanas reizē es gribētu uzsvērt redkoleģijas nozīmi. Uz to, ka to redkoleģiju veido aktīvi cilvēki, kas gan ir interesēti astronomijā, gan labi tajā orientējās. Un, piemēram, ir jauni dati par Saules zondi, liekam iekšā, ir jauni rezultāti kosmiskajiem raķešu lidojumiem, liekam iekšā. Un mēs ļoti ceram, ka uz tādu pašu noskaņojumu viļņu mēs arī varam dabūt savus lasītājus. Vārdsakot, cenšamies turēt rokas pulsā, tas ir viens, un otrs piedāvāt atlasītu interesantu saturu. Kāds tas ir, to tad arī šajā te atvēršanas sarunā uzzināsim. Jā, labi. Jā. Paldies par ievadvārdiem. Tā skatāmies cauri. Jaunums īsumā neatstāstam mēs parasti, bet tūlīt mēs varbūt daram tā. Pirms mēs ejam cauri konkrētiem rakstiem, varbūt mēs sasveicinamies ar mūsu viesi. Lūdzu, sveicināts Eģu. Jautājums tāds, vai sanāca kārtīgi iepazīties ar pavasara numuru saturu, un kāds varbūt ir tas galvenais iespējas, neiedziļinoties konkrētos rakstos, bet vispārēj. Kā jau es minēju privātā sarunā ar tevi, tā kā es žurnāla numuru saņēmu pagājušajā nedēļā, es brīvdienās biju prom no visām viedierīcēm, tāpēc man brīvdienās, diemžēl, nebija laika iedziļināties, bet vakarā, cik no ātri varēja pārskrēju pāri visam saturam, visiem rakstiem. Šo man būs ko pajautāt, ko pakomentēt, varbūt ne gluži ārkārtīgi detalizēti, jo tiešām vienkārši laika trūkuma dēļ nesanāca tā super lēna visu izlasīt, bet principā par to visu kopskatu tā kā ir skaidrs jau. Un daži no tematiem arī, kuriem es pats savā redakcijas darbā ir pievēršu diezgan regulāru uzmanību, kas, protams, ir tāda vairāk populāra zinātniskas ievirzes, kas interesē tādu plašu auditoriju, varbūt ne tik ļoti ejot dziļās niansēs. Cilvēks interesē, protams, Starship, New Glenn lidojumi, ir īpaši kaut kas uzsprāgstas, ārkārtīgi auditorija vienmēr interesē. Tā kā sanāca iepazīties, var sakot, ar Jā, labi, lieliski. Tad skatīsimies, un tad mēs atgriežamies pie numura satura. Jaunums īsumā mēs neatstāstam, bet skatāmies tālāk. Mums ir šis raksts, ko ir sarakstījis Juris Kalvāns par kosmiskiem putekļiem, kas mums tā saka ēnkuru raksts. Bet to mēs mēģināsim atlikt mazliet vēlāk uz mūsu sarunas laiku, jo autoram šobrīd ir Ventspils augstskolā pamatdarbā viens pasākums, kurš vēl nav beidzies, un viņš solīja uzreiz pēc pasākuma noslēguma pieslēgties mūsu zvanam. Tā kā mēs šobrīd pārlecam pāri. Raksts ir tāds interesants, un tas tieši atspoguļo oriģinālo pētījumu, kas notiek Latvijā. Un tālāk par Saules zondi.
lūdzu, varbūt Raitis tad var iesākt un pastāstīt, kas šeit ir par rekordiem un kas ar to pārkar zonu. Kā saka, tie rekordi, tie tā, tie ir sasniegti, protams, tātad veikts vislabākais pārlidojums faktiski jau caur saules to kroni, caur atmosfēru vai kā mēs to sauc. Un, protams, ka pārlidojums pats par sevi jau nav tas mērķis, kāpēc tur lido vai kaut kādus tādus rekordus uzstādīt. Tas vienkārši notiek tāpēc, tad vajag tikt tai saulē klāt un saprast, kas tur notiek. Un tas faktiski arī ir tas iemesls, kāpēc vispār tie rekordi tiek uzstādīts. Ja. Tad faktiski tie pētījumi ir par to, kā zināms jau, ka saules virsma ir daži tūkstoši grādu, savukārt tās izmestās vielas temperatūra ir mērām miljonos grādu. Ja, līdz ar to ir lietas, kas īsti nav skaidrs, kāpēc tas tā notiek un kāpēc arī tas lidojums vispār notiek. Tā īsumā komentējot. Te ir kāda interesanta lieta, ka mēs tieši ar redakcijas kolēģijā cīnījāmies, necīnījāmies, mēs tur varbūt mazliet jokojām ar tā kā jauniem terminiem. Mēs domājam, kā aprakstīt, tu var pastāstīt, kas tas bija pa terminu, ko mēs mēģinājām latviskot un kāda bija mūsu tas pieņēmums. Jā, tur bija laikam Artūram labāk jautāt, bet tas laikam nav iespējams. Tad tie kaut bija stāsts par līkločiem, ja es pareizi atceros. Ja? Par tā magnetiskā lauka līniju līkločiem, kas veidojas, kas atklāt. Un tad mums bija saprat problēmas, kā to latviskot no angļu tāds, un tas vārds tur bija. Jā, mums viena versija bija serpentīns. Jā. Bet mēs arī secinājām, ka serpentīns ir cits svešvārds būtībā. Jā, angliskais termins switchback, tad magnetic switchback, un tad pamēģina tagad viņu latviskot. Jā. Tas bija šķiet izaicinoši, jā, bet tā. Beigās laikam par kaut kādiem līkločiem mēs arī vienojāmies, ja es pareizi atceros, jā. Tā, varbūt, kad mēs vaicājam mūsu atvēršanas viesim, tādu viedokli par to, vai saulē ir jāpēta mums visi šie te magnetiskās tās cilpas, līkloči un spirāles, kas tur nāk ārā, tās formas, vai tas mums kaut ko dod vai nedod? Kāds ir viedoklis varbūt? Jā, to vai tas kaut ko dod, droši vien labāk spēs pateikt saules fiziķi, heliofiziķi, bet es jau domāju, ka arī tāda, parastiem lasītājiem, kurš interesēs par populāru astronomiju, noteikti nav šaubu, kad šie pētījumi ir jāveic jau. Galu galā, tas, ko mēs visvairāk parasti, ar ko saskars cilvēks ikdienā, kas viņam interesē par sauli, ir, vai mēs varēsim kādreiz spēt labāk prognozēt šīs magnētiskās vētras uz Zemes, šo saules aktivitāti, kaut kādus lumtumus, kaut kādus uzliesmojumus, kas var novest pie kaut kādiem traucējumiem, tur sakaru tehnoloģijās vai arī, kas cilvēkiem patīk, protams, ziemeļplāzmas. Šobrīd ar tām prognozēm ir ļoti grūti uz priekšu tā kaut ko prognozēt, tad parasti laikam tas laika loks ir ļoti īss un ātri jārēģē, ja tu gribi šo dabas fenomenu ieraudzīt, tad, es domāju, ka cilvēki noteikti neiebildīs pret to, ja mēs labāk izpratīsim saules fiziku. Tā kā noteikti šādi pētījumi ir derīgi. Protams, par rekordiem arī, kā Raitis teica, tas jau nav galvenais, bet cilvēkiem patīk dzirdēt, cik tad ātri lido ātrākais cilvēkiem, kad uzbūvētais objekts. Tur tie zvērīgie tuvu pie 200 km/sekundē, tas liekas, ka wow. Un caur šādiem faktiem kaut viņi varētu šķist, varbūt, ka tiešām tas nav tas primārais fokus no zinātniskā aspekta, bet caur šādiem interesantiem faktiem jau arī to plašāko publiku var painteresēties tālāk arī par to, ko dara astronomi, astrofiziķi. Tā kā jā. Varbūt ir kāds jautājums lasītājiem, kur ir pieslēgušies. Jautājums Raitim kā autoram vai komentārs vai kas cits vēl sakāms? Man būs jautājums. Jā, lūdzu. Tā kā, labi, Raitis rakstā minēja, ka vēl daži šie tuvie pārlidojumi saulē, visas misija principā
beigsies Parker saules zonas, jo cik sapratu, propelents iet uz beigām, manevrēšana nebūs vairs iespējama. Vai tev ir zināms, kas nākamais? Nu, kādi ir tālākie soļi, kas šobrīd ir tātad izstrādes procesā, lai turpinātu saules pētījumus? Kāda varbūt zonde, ko šobrīd izstrādā? Tādas šāda kalibra misijas man zināmas nav, bet tas Eiropas Solar Orbiter, kas turpinās pētījumus. Un tam ir mazliet cits zinātniskais profils, ja tā drīkst teikt, bet tās interešu sfēras jau pārklājas. Un līdz ar to tur būs vēl būs pētījumi. Un plus, kā mēs jau zinām, ka visām šiem misijām ir tāda lieta, ka tie dati, ko viņas savāc, jau tiek analizēti un pētīts vēl pēc tam ļoti ilgi. Ja? Un līdz ar to tas ir vēl viens moments, kas turpināsies. Dati tiks analizēti un varbūt izvirzot jaunas teorijas, tās varēs pārbaudīt un arī beigās iegūt kaut kādas jaunas zināšanas tīri jau esošajos datos, kas neļauties. Es redzu, roku ir pacēlis Dainis. Dainis, jā, ko teikt. Jā, ļoti interesants raksts. Var piebilst par nākotnes plāniem. Ir tāda 10 gadus perspektīvu plāns saules pētījumam kosmosa, un ka lielā augstākā prioritāte ir tas, ko angliski sauc Solar Polar Orbiter. Tas nozīmē zonde, kas būtu orbītā ap Sauli, bet nevis ap Saules ekvātoru, bet ārā tas ir perpendikulāri, kas var pārlidot Saules abus polusus. Tas vēl nav apstiprināts, bet tas ir saskatīts kā prioritāte nākamai tādai lielai misijai. Tāpalies. Nu jā, jo mēs ekliptikas plaknē Sauli diezgan labi redzam, bet tas notiek, kas mēs nav augšas un apakšas, kaut gan tur nav ne augšas un apakšas, bet mēs tā varam teikt, tad jā, tad, protams, tā būtu ļoti interesanta misija, bet jā. Nu jā, tur ir laikam... Pabrīd viņa vēl ir tikai teorētiski. Jā, laikam tur netik daudz tā redzēšana, bet arī protams, sajust to, kas nāk ārā. Ja? Jā, redzēt šajā gadījumā ir ar domu, ka lido aparāts, kuram ir vismaz 10 instrumenti, un visi tie instrumenti kaut ko redz. Jā, labi. Jā, protams, jā. Tā, okay. Tā. Mēs varam skatīties, kas mums ir tālāk, un Raits var īsumā pateikt arī par šo rakstu. Raksts ir tāds kompakts, vienkārši var pieminēt, ka te mums turpinās tāda sērija ar tur būs jauno kronoloģiju. Kā cilvēki zina, turpinājums sekos, kāds neiet šajā gadījumā. Bet jā, stāsts, protams, ir par interesantāko jaunajos kosmiskajos lidojumos, un šajā gadījumā, tas, protams, ir bijis tātad beidzot, jāsaka, tiešām beidzot ir bijis Ņūgoļa pirmais starts, un jāatzīst, ka diezgan sekmīgi. Pretstatā, nesauksim vārdos konkurentu mēģinājumiem, jau ar pirmo reizi sasniedz orbītu un primāro misiju izpildīt. Labi, so pirmā pakāpe nenosēdināja, bet visādi citādi misija bija veiksmīga. Un tad, protams, pretstats ir stāšu arī klubuņošanu, un būs turpinājums arī par šo tēmu nākamajā žurnālā. Jā, es tieši gribēju dot vārdu Edžam Miķelsonam, jā, lūdzu. Jā, man ir, jau mēs zinām, kad arī ir 8. lidojums Starshipam noticis, jā, un ar līdzīgu iznākumu kā 7. Raits, tu gribēji to kā autoram pajautāt, kā tu skaties uz šīm divām dažādām pieejām, ko praktizē SpaceX un Blue Origin. Tātad viena ir tā pieeja, kā viņi paši to sauc, move fast and break things, testējam ātri. Tas nekas, ja kaut kas uzsprākst, varbūt pat bišķīt avio satiksmi apdraud, tas nekas, mēģinām vēlreiz, kur pretī otrs konkurenti, tad izvēlas tādu pieeja, ka mēs tā kārtīgi veicam visas izmēģinājumus, testus, simulācijas uz Zemes, un tikai tad, kad esam jau diezgan droši pārliecināti, tad mēs arī mēģinam. Un šīs ir tādas divas diezgan pretējas pieejas tam, kā izmēģināt jaunus kosmiskos lidaparātus. Un kā tev liekas, kurš ilgtermiņā tad varētu būt tas sekmīgākais? Te droši vien jāsāk kā smejies no attāluma. Kāpēc vispār tādas pieejas divas ir? Un tā mēģinājumu un kļūdu metode, tā ir faktiski tāda, ko var atļauties privātiem.
privātais sektors, kam ir sava nauda, sava darīšana, kā smējies. Savukārt tās kompānijas, kas ir pieraduši strādāt publiskā pasūtījuma ietvaros, tur jau tā nevar. Tu nevari taisīt raķetes un viņas spridzināt augšā. Tev ir budžets, tev ir plāns, un tā pieeja faktiski sapņojās tajā, vēsturiskajā pieejā, kā raķetes vairāk vai mazāk, ja mēs vēsturiski skatīsimies. Tā kā te darbojās SpaceX, tā līdz šim neviens īsti darbojies nav. Varbūt kaut ko maziņu, bet tādos mērogos kaut kādu Saturnu 5 jau neviens nelaida 8 reizes izmēģinājumu. Vai 10 reizes, cik būs. Pirmais, kā lidojot, aizlidoja, tur viens dzinējs izslaidās, kaut kas tur vēl notika, bet visa misija notika. Līdzīgi tā šeit, un tas ir tas, kāpēc tās misijas atšķirās. Savukārt, ko es uzskatu par pareizi, zin kā, nav jau vienas labās pareizās receptes, katram sava. Te gan jāpiebilst to, ka tās raķetes pēc savas jaudas 3 reizes atšķiras. Tātad New Glenn ir 3 reizes švakāk par Starship. Un tas ir vēl viens moments. Tik liela raķeta nekad nav bijusi Starships. Un tā ir bišķīt arī tāda nianses, tas vienmēr jāpatur prātā. Tas ir kaut kas tāds, tā ir jauna teritorija raķešu lidojumos, ja tā var teikt. Jā. Un tam arī ir kaut kāda ietekme uz to, tad ir bišķi grūtāk nekā uztaisīt kaut ko tādu, kas pēc izmēra jau ir bijis, ja tā var teikt. Jā. Droši vien šobrīd ir vēl par ātru salīdzināt, kura ir labāka. Kāds tavs viedoklis? Ja mums viens no lasītājiem saka, ka Blue Origin ir labāks. Ekonomiski noteikti. Ir tīpaši arī tādā ziņā, ka tu vienkārši ņem un dari un to sanāk. Viss tā risku pārvaldība ir mazliet sakarīgāk, tā varētu droši vien teikt. Jā, ņemt ir vērā daudz lietas, to varbūt spēšu gadījumā neņem vērā. Tā. Es arī piekrītu šajā gadījumā par to, cik ļoti liela ir atšķirība šajos mērogos, jo New Glenn ir laikam tajā kravnesībā kaut kur starp bišķi zem Falcon Heavy un virs. 50 tonnas zem orbītā, jā. Jā, lūk, tā kā, tā teritorija pavisam jauna ar Starship. Bet, jebkurā gadījumā, zin kā, Starship jau arī varētu būvēt bišķīt uzmanīgāk, ja tā varētu teikt. Bet, jā, katrs, tā saka, dara kā grib, piekrist varam nepiekrist. Bet, tā, jā, droši vien ejam tālāk. Jā, ejam tālāk. Tā, pie olimpiāžu uzdevumiem mēs šoreiz nekavējamies. Un tad mums tāda rubrika Astrovieta, kur mēs viesojamies dažādās zemēs, tuvās un tālās. Citreiz arī ir kāda Astrovieta pat no Latvijas, bet šoreiz ir no Čīles. Iepriekšējā reizē mums bija viese no Čīles. Šoreiz mums ir viens no autoriem, kurš regulāri arī darba lietās ir Čīlē. Dainis, lūdzu, var īsumā pastāstīt, ar ko ir vērta šī observatorija apmeklēšana. Šī ir īsts rakstīšana. Es saprotu, ka daudz varbūt nebūtu Čīlē, bet observatorijam Čīlē jau daudz tie rakstīs. Un šis arī par vienu senu observatoriju, kas bez tam, ja kādam izdodas nokļūt Čīlē, ir viegli apmeklējam. Faktiski, tā ir fons tam visam ir visai interesants. Es nezinu, vai parādīt. Šitie viena grāmata, kas pirms pāris gadiem iznāca tieši par šito observatoriju. Autori ir Čīles no vēstures profesori Barbara Silvio, kas ir rakstījusi par vispār zinātnes vēsturi, un te ir zvaigznes no San Cristobal, Estrellas desde San Cristobal. Un tas ir par piedzīvojumiem, kas toreiz bija ap 1900. gadu, kad izlēma, ka vajag kārtīgi teleskopu dienvidu puslodē. Un tas tika sagatavots Lieka observatorija Kalifornijā, izvēlējās Čīli, jo tur bija vieglāk nokļūt ar kuģi gar Klusa okeāna krasta. Bet pēc tam sākās dažādi piedzīvojumi, kas šī grāmatā ir aprakstīti.
sanāca tā, ka viņi ieradās Valparaisa ostas pilsētā tādā pašā dienā, kad sākās pirmais lielais streiks darbiniekiem Čīlē. Tā kā teleskopi vispār nevar būt krastā. Viņiem bija pamazam jāpārkrauk ar airu laiviņā un kaut kādā veidā jānokļūst. Pamazam nokļuva Santiago, viņi izvēlējās vietu uz Uzkalni, nezinot, ka tādā pašā mēnesī burtiski pilsētas rāta izlēma tur ieriekot izklaides placi ar dančiem un tā tālāk turpat blakus. Un pēc tam turpinājās viņam dažādas dēkas, viņš apšmauca, kā lai saka, labi maksā daudz lielāks īres nekā vietējiem un tā tālāk. Bet izdevās tomēr caur per aspera ad astra, vai ne? Viņi ieguva datus. Teleskops tika izmantots pirmā Halley komētas novērošanai 1910. gadā un vēl darbojās labu laiku. Un tagad tas ir viegli apskatāms un to demonstrē, kas bija entuziastiski astronomijas studenti no Čīles lielākās universitātes, un, ja kādam sanāk tur būt, tas katrs viņai vērts apmeklēt, un ļoti viegli sasniedzams. Ar funikulieri no pilsētas centra uzbrauc augšā, un tas ir vaļā un atvērts apmeklētājiem. Bet, labi, tas tāds kurjūs. Paldies. Jā, paldies, Daini. Tā, man jautājums ir mūsu zvana viesim, vai tad, kad Eģis, tas ir jums, ja? kad iznāk doties kaut kur ārvalsts ceļojumos, vai ir iznācis, pieņemsim, apmeklēt ar kādu observatoriju vai planetāriju, kādi ir iespaidi par astro vietām? Jā, diemžēl šobrīd vēl nav sanācis, bet ir plāns. Nākamgad būs Spānijā iespējams redzēt Saules atomsonu. Tas būs īpašs notikums, jā. Tas būs īpašs notikums, tad līdz šim nav, diemžēl, sanācis apmeklēt šādas vietas, pa kurām ir rakstīts numurā. Tā kā, bet vēl viss priekšā. Jā, mēs te arī no Latvijas astronomijas biedrības domājam, ka jādodas noteikti uz Spāniju minētajos datumos, jo tas arī sakrīt ar mūsu ikgadējā ērgļa semināru datumiem, kas parasti Latvijā noteikti. Bet vēl tāda praktiskā puse ir apspriešanas stadijā, kur un kā, vai kopā, vai atsevišķi to novērot un doties. Tas vēl ir apspriešana. Tā, jā, labi, tad mēs varētu iet uz priekšu. Un es ceru, ka Raitis vēl tepat ir ar mums. Man tas galvenais jautājums īstenībā ir tāds, kā tu tiki pie astronauta, lai varētu ar astronautu sarunāties. Jo es domāju, paši interviju ir jālasa. To nevajag atstāstīt, bet īstenībā var pastāstīt, ko viņš dara un kā var sarunāties. Tur, zin kā, tur mēģina visādi, kamēr sanāk. Šajā gadījumā viens tāds klasisks variants ir paskatās, ko viņš dara un uzrakst uz to. Šajā gadījumā viņam ir uzņēmums, kurš ir konsultācijas uzņēmums, un tur vienkārši uzrakstīja e-pastus. Uzņēmumu un saku, varbūt, ka varētu tur uz to viņu kopējo e-pastu, un tad pēc tam man uzreiz jau atbildēja pats Jose. Man neatbildēja neviens cits, bet kāds tur PR cilvēks vai kas, bet jau atnāca uzreiz e-pasts no Jose, un tad lēnām sākām to visu loģistiku kārtot, jo jāsaprot, ka tobrīd viss Kalifornija arī vēl dega. Un 2 reizes mums saruna nenotika tikai tāpēc, ka viņam nebija interneta tajā vietā, kur viņš tobrīd atradās. Tā kā diezgan tā loģistika tāda sarežģīta. Bet par to ir viss rakstīts, to nestāstīt tālāk. Vienīgi vēl iesaku noskatīties arī filmu, kas ir tieši viņa autobiogrāfijas ekranizējums, faktiski Million Miles Away. To noteikti tiešām iesaku noskatīties, ir diezgan forša filma par to. Kā pats, ko teica, diezgan tuvu. Viņam tā filma patīk, vienmēr sakot, diezgan tuvu tam, kā bija. Tā kā ir vērts noskatīties. Vēl jautājums tev, vai tev tāds... tā kā, varbūt nezinātnisks apkopojums, bet tomēr kaut kāds ieskats, ko pārsvarā dara astronauti pēc tam, ka viņi ir lidojuši kosmosā, viņiem beidzas aktīvā darba karjera šajā jomā, kāda ir tālākie ceļi? Daļa, ja apstākļi ļauj, turpina lidot, 2., 3. reizi un 4. reizi, pusē gadījumā
bija apstākļi, kāpēc tas nebija iespējams. Nevis tāpēc, ka viņš negribētu, bet tur ir citi apstākļi, kurus lasiet, neteikšu. Savukārt, ko viņi dara, viņi jau visi ir cilvēki, tā saka, kā man teica reiz Anatolijas Solovjols, viņi jau ir personības. Viņiem jau ir kaut kas tāds, ar ko viņi atšķiras no lielākās daļas pārējo cilvēku. Un viņiem ir arī kaut kāda profesija, tāpēc arī Hosē ir sniedz diezgan lielu pienesumu mūsu dzīvē, vairāk gan mūsu skaistā pusi dzīvē, bet arī to lasiet rakstā. Un viņi turpina darīt to, ko viņi darījuši pirms tam tā principā. Vai viņiem ir kaut kādas konsultāciju biznesa, vai viņi kā dažs labs strādā par astronautu jau privātajos, tādā SpaceX, piemēram, tur ir pilns astronautiem, kas ir bijuši NASA astronauti, SpaceX astronauti, tur lidot. Tās karjeras ir dažādas, bet skaidrs, ka viņi turpina vai to, ko darīja pirms astronautu karjeras, vai kaut ko saistīt ar kosmosa izpēti. Un tas ir diezgan tipiski. Interesanti, ka Buenos Aireses metro ir metro stacija, kas saucas José Hernández. Es gan nenoskaidroju, vai tā ir saistība ar šo astronautu. Drīzāk jau, ka nē. Jā. Jā, varētu būt arī diezgan populāri vārdi, bet to mēs nezinām. Varbūt ir kāds jautājums vai kā saka, kaut kāda atziņa, ko gūs mūsu viesis ilsot šo interviju. Es varu padalīties arī tajā, ka tiešām nav vienkārši dabūt šīs intervijas ar astronautiem. Mums arī bija palaimējies kampusā kolēģei sarunāt interviju ar Kanādas astronautu Krisu Hadfieldu. Un tas arī bija tas process līdz intervijai bija daudz sarežģītāks un saruna jau, kad notika, tas jau viss bija patīkami un viegli pēc tam. Ja, bet šiem cilvēkiem arī pēc tāds aktīvās astronauta karjeras beigšanas tas grafiks parasti ir ļoti noslogots, kā jau Raits minēja, konsultācijās, un Krisa Hadfielda gadījumā viņš aizvien ir ļoti tāds aktīvs popularizētājs šo te astronautu dzīves, un turklāt arī raksta. Tagad kosmos trilers rakstnieks arī, ja. Kā izmanto šo pieredzi, lai rakstītu daļu literatūru. Bet jā, tiešām tas ir vienmēr ir liels prieks, ka izdodas sarunāt šāda kalibra cilvēkus uz sarunu ar īpaši tādu valsti, kuras nosaukums iespējams šiem kungiem neko daudz neizsaka. Ja mēs esam maziņi un kosmosa jomā, tad pirmie soļi Eiropas kosmosa aģentūrā tiek spērti salīdzinot ar to, ko darīja šie kungi un NASA. Jā, man vēl viena piebilde par šo. Tas tagad uzmanību klausītājiem un lasītājiem. Tātad mums ar Hosē ir noruna, ka lasītāji līdz rītdienai var iesūtīt savus jautājumus. Un uz vienu no tiem jautājumiem, ko redkolēģi izvēlēsies, viņš atbildēs. Tā kā droši sūtiet savus jautājumus. Pastāst, kur jāsūta. Tur rakstā bija, es pat godīgi nezinu, bet tad tur droši vien varētu drīzāk Ilgonis nokomentēt. Tur ir uz oficiālo adresi. Tas ir ZVD, tā kā saīsinājums no zvaigžņotā debes, @LULV uz to adresi. Jā. Tāda kompakta īsa adrese. To var atrast arī droši vien zvaigžņotās debes lapā. Jā, tas ir pašā, jā, es redzu, jā. Pašā raksta noslēgumā. Līdz ar to, jā, sūtiet. Jā, kāds saņems atbildes uz savu jautājumu? Tā, vai mums ir paredzēts arī publicēt šo jautājumu? Jā, protams, to ir tāda, kad loģiski. Es domāju, vai tas ir privāts pavaids? Šajā gadījumā tas ir žurnāla publicitātes triks. Jā, lieliski, jā, ļoti interesanti. Tā, kaut mums biežāk būtu apmēram tā. Jā, es redzu, Mārtiņš mums pacēls. Sveiki! Man jautājums Ratim, cik stundas viņš pavadīja kopumā atklātā kosmosā? To es nezinu, bet viņš bija tur ir, es no galvas neatceros tā stundu, bet tā bija standarta šatlu misija, kas ir 2 nedēļas, parasti. Skaidrs, paldies. Uzlidojums, kopējais laiks bija kosmosā 2 nedēļas. Atklātā
Tik viņi par tom kaut kādu modulu laikam aizved, to es neatceros, ja godīgi jāsaka. Tā varētu būt puse darba dienas. Apmēram, tā. Nu, parasti 8 stundas viņi iet ārā. Tad pilna darba dienas. Apmēram, jā. Nu, jo vienkārši, kamēr tu saģērbies, tur nav jēgas, tur ģērties augšā lejā pusdienu un iziet uz pāris stundām. Vienkārši nav ekonomiski, arī gal ekonomiski izdevīgi, ja tas viss ir laiks. Jā. Skaidrs, labi. Tā, mēs ejam tālāk. Mums šeit ir tāda rubrika fotostāsts. Te īsti, kā saka, atstāstīt, laikam kaut ko jēgas nebūs. Vienkārši mēs varam to žurnālu atvērumā baudīt šo interesantu attēlu. Tur ir savu specifiski pēcapstrādes triki pielietoti, lai izceltu tieši šo miglāju. Šobrīd arī ir Latvijas Astronomijas biedrības YouTube kanālā pieejama tieši Jāņa Šatrovska un Juras Eņikova lekcija par to, kā veikt grēdošanu un pēcapstrādi. Pamats ir uz grēdošanu, šeit arī ir par attēlu grēdošanu. Un tagad arī ir izsludināts tāds neliels konkursiņš, vēl līdz šīs nedēļas beigām ir spēkā par arī pēcapstrādi attēlu astrofoto. Tā kā man jāsaka, ka mums attīstās diezgan jau tādas labas zināšanas astrofoto apstrādē un fotografēšanā. Tad, kurus interesē, var arī iesaistīsies, ir tāda WhatsApp grupa, bet tad dodiet man ziņu, tad pastāstīšu, kā tur pieslēgties. Piepilst, ka šajā rubrikā mēs ievietojam Latvijas astronomijas amatieru iegūtas attēlus. Skaistu attēlu pasaulē profesionāli teleskopiem iegūt ir milzums, bet mēs uzsveram tieši to, ko Latvijas cilvēki māk un prot. Jā, tas ir saistībā ar tā saucamo vietējo produkciju un ka var, kā saka, arī paši kaut ko iegūt. Varbūt man jautājums ir arī viesim, vai mūsu zvanu viesis kādreiz ir mēģinājis, varbūt pat jau dara, varbūt fotografēt debesis. Jautājums, kāda ir šeit saskarsme? Nē, noteikti šādā līmenī man ir paziņas, kas to dara. Pats es tālāk par vietālruni ar ilgāku ekspozīcijas laiku neesmu ticis. Jā, augustā var tumšākā vietā pienceļa centri var smuki dabūt iekšā, bet, protams, neko tāda kalibra, kāds ir šajā žurnāla atvērumā redzams. Jo tā paziņa lokā ir cilvēki, kas ar to nodarbojas. Jā. Jā. Jo tiešām mūsdienās tās tehnoloģijas ir pieejamas, bet ar to nepietiek, jābūt arī milzīgai pacietībai. Jo šāda attēla iegūšana prasa stundas un varbūt arī vairākas dienas. Pat ja ir vienā naktī savākti visi kadri, pēc tam var vairākas dienas un vakari aiziet šo attēlu salikšanai un apstrādē. Un zināšanas, kas ir vajadzīgas, lai zinātu, ko tad iesākt ar šiem daudziem attēliem. Jā. Kas sākumā varbūt ne pēc kā tāda neizskatās, ko mēs redzam šajā smukajā. Jā, te es varu piebilst, ka te ir izmantots tāds triks, kā ir samazināts zvaigžņu spožums un zvaigžņu skaits. Tas tā kā varētu teikt tāda digitāla manipulācija, bet viņi ļauj tieši to pašu objektu vairāk saskatīt. Tā, un runājot vēl par tādiem vietējiem novērojumiem, jāsaka, un tieši arī Eģis pieminēja augustu. Augusts ir raksturīgs to, ka diezgan daudz meteoru varbūt ir redzami pie debesis. Un vasarā tas ir periods, ka jau ir relatīvi tumšs. Arī debesis saskatām ir kaut kādi zīņu objekti, bet tieši attiecībā uz meteoriem ir tā, ka viņus samērā grūti nofotografēt pēc pasūtījuma, jo tad, kad tu gaidi, viņš nav vienkārši. Un tad mēs ērgļu semināros laiku pa laikam veicam kolektīvus novērojumus, un tas tāds vizuāls baudījums, vai arī fotokamera atstāt uz ilgu ekspozīciju, vai ir sērija ar daudziem kadriem. Bet jau vairākās valstīs ir tādi tā saucamie meteoru novērojumi tīkli.
Un sākot ar pagājušo gadu, Latvijā parādījās pirmā stacija no tāda All-Sky 7 tīkla. Un tagad tūlīt jau ir fiziski uzlikta, bet līdz pieslēgsies arī caur internetu. Nākamā stacija, kas atrodas Ķīpsalā, uz RTU jumta. Un tad tā doma ir tāda, ka mēs gribam ar triangulācijas palīdzību atrast reāli nokritušu meteorīti. Tas mums ir tas, tā kā varētu teikt, gala mērķis, bet ne tikai, jā. Bet, tas mums tāds viens no mērķiem. Tā, man jautājums mūsu zvana viesim, vai ir iznācis kādreiz rokās turēt meteorītu? Nē, tikai apskatīties muzejos. Bet, dažos muzejos var arī rokās paturēt. Es biju tādā bērnībā, tuvākais, kurus esmu bijis, tādām sekām šāda notikuma Igaunijā zināmais visiem krātēs. Tur es biju ekskursijā skolas, kaut kad 4. klasē gāju. Man ir jautājums par to, cik šādas All-Sky stacijas būtu vēlams tātad mūsu tādā tuvākajā apkaimē uzstādīt un saslēgt tīklā, lai mēs varētu jau diezgan precīzi tad noteikt, kur varētu būt nokrits meteorīts, kur to meklēt. Jā. Ar 2 nepietiks. Nē, pilnīgi noteikti. Mēs esam veikuši tādu modelēšanu pie dažādiem optimāliem attālumiem. Ir tā, ka tālāk pa 150 kilometriem samazinās tā meteora ceļa noteikšana, triangulācijas precizitāte, bet tāds optimālais attālums ir apmēram 100 km viena no otras. Un tad Latviju var noklāt ar 6 kamerām. Bet tur būtu vajadzīgs arī, ka Igaunijā un Lietuvā ir, jo ja tas iet kaut kur pierobežā, tad mēs palīdzam gan Lietuvā, Igaunijai, gan viņi mums palīdzētu ar kamerām. Tā kā vienlaiks mums ir tāda arī komunikācija ar kaimiņiem, bet vēl nav līdz galam, jā, esam vienojušies. Jā. Jā, es tieši gribēju jautāt, vai es apskatījos šajā kartē, kas ir ievietota ar žurnālu, ka Lietuvā ir, Igaunijā šobrīd nav. Vai un kad varētu būt tā, ka arī Igaunijā būs šīs stācijas, tad Baltija būtu tādā tīklā saslēgta? Jā. Tur ir tā, ka šī visa ir absolūti privāta iniciatīva. Te nav tāds centrāls, kā saka, finansējums vai centrāla tāda tā kā plānošana, ka, lūk, šajā valstī vajag. Te ir tā, ka ir kādam jābūt pirmajam, un tad pēc tam jau nākošiem nākt ir bišķi vieglāk, jo tu zini, ka vismaz kaut kā triangulācija veidosies, un ja būs vairāk, tad es domāju, ja Latvijā būs vismaz 3 stacijas, tad jau arī Lietuvā nāks vēl klāt 2., 3. un tā tālāk, jo šobrīd tā viņu esošā stacija bišķi pa tālu ir no mums. Tā, jā. Pieņemsim, izdodas šo te aptuvenu gabalu noteikti un tad paveicis atrast. Kāds, jūsuprāt, būtu tāds zinātniskais pienesums tam, ka mēs tad Latvijā atrastu atkal pēc vairāk nekā 100 gadiem nokrituši meteorītu? Tas būtu diezgan labs pienesums, jo ir sava vērtība tam, ka tas ir svaigi kritis meteorīts. Ja viņš nav paspējis augsnē piesūkties ar apkārtējās vides kādām vielām, nav notikušas ķīmiskās reakcijas, salīdzinājumā ar citiem varbūt atrastiem akmeņiem, kas nogulējuši ir vairākus gadus. Un tas piemērs, kas bija pieņemsim Vācijā pagājušā gadā, netālu no Berlīnas tika atrasts svaigi nokritis, viņi aizsūtīja uz laboratorijām, un tur bija ļoti interesanti rezultāti tiešām. Jo skaidri zināms, no kāda virziena viņš nāca, kāda bija trajektorija, kāds bija noteiktais spožums. Visi parametri zinām, un arī tas pats meteorīts, jeb daudz tie akmens gabali ir pieejami. Tā kā tiešām tā ir tāda laba iespēja apskatīties tādu materiālu, pēc kura citos gadījumos būtu jābrauc ar kosmisko aparātu savākt kādu paraugu no asteroīda vai komētas.
Tā kā tas ir tāds projekts, kurš mums tikko ir uzsācies, un mēs ceram, ka mums ļoti labs turpinājums būs. Un tieši runājot par tādiem krītošiem objektiem, raksts ir arī Ilgunim Vilkam. Varbūt tieši par to vēsturi un nozīmi varētu pastāstīt. Ilgons, lūdzu. Jā, es uz šo lietu paskatījos no vēsturiskā aspekta, kā tas nāk, ka pēdējo meteorītu Latvijā atrada tālajā 1890. gadā, un tad jau tagad vairāk kā 130 gadus dzīvojam bez. Vai tomēr pa starpu nevar būt tā, ka kāds tomēr ir nokritis, tikai nav atrasts? Un šis man materiāls iznāca apjomīgs, tāpēc šajā numurā ir raksta pirmā daļa, kurā ir būtībā tāda vispārīgais, kas vispār ir šī ļoti spožie meteori bolīdi, cik spoži viņi mēdz būt, kādi ir ar viņu krišanu saistītie efekti, cik bieži viņiem var izveidoties meteorīti un tā joprojām. Cik liels enerģijas izdalās atmosfērā, kad šāds objekts ietriecas un uzsprāgs un tā joprojām. Un te raksta nākamajā otrajā daļā, kas būs publicēta vasaras numurā, tad tur būs tieši vēsturiskais apskats. Es ilgstoši un pacietīgi rakņājos cauri vecajai periodikai vācu, latviešu un krievu valodā, kas laimīgā kārtā ir pieejama Nacionālajā bibliotēkā tīklā, un atradu 50 gadījumus apmēram, pašiem 133 gadiem pagājušiem. Kas bija šķita ievērības cienīgi, es viņus ranžēju, un tur dažos gadījumos bija ļoti spēcīgi tie krišanas efekti saistīti arī ar ļoti stipru skaņu, tad ļoti ticams, ka varēja nokrist meteorīts, bet tolaik nebija šāda augstskaisleptiņu stāciju. Un līdz ar to, meteorīts nav atrasts un nav arī pietiekamu norāžu vēsturisko, lai kaut kur dotos viņus meklēt, bet visādā ziņā varbūtība bija diezgan liela, ka tomēr vēl kādu meteorītu Latvijā ir nokrituši arī pēc tā 1890. gada. Lasiet rakstu. Jā, man te jāpiebilst, ka īsi pēc Vilzeltiņu tās pirmās stacijas startēšanas mums izdevās veikt tādu aptuvenu triangulāciju ar meteokameru no Jelgavas, un tur mēs secinājām, ka Kurzemē varētu būt nokritis kāds gabals, bet mums tā noteiktā precizitāte bija tik maza, jo tā nebija, kā saka, kalibrēta tā otra stacija. Tas bija vienkārši videokamera. Tas izkliedes lauks mums bija kāda 11x11 kilometri apmēram iespējamais, bet ja ir šīs stacijas, tad var precīzāk noteikt. Tad man jāpiebilst, ka es esmu redzējis atsimrot pilnu šī raksta versiju rediģēšanas laikā, jo man likās, ka bija plašāks materiāls, bet es skatos, ka viņš šobrīd ir saīsināts. Labi. Vai ir kādi komentāri? Varbūt, lūdzu. Jā, man interesē, šobrīd ar visām iespējamajām tehnoloģijām aizvien ir diezgan grūti atrast šos ciemiņus no kosmosa, sauksim tā. Ilgons varētu pakomentēt, cik liela veiksme ir tas, ka laikā, 19. gadsimtā cilvēki redzēja, ņēma un arī atrada, bez visām tām iespējām, kas ir mūsdienās, noteikti šo trajektoriju un saprast apmēram, kur meklēt. Kā vispār varēja tajā laikā ņemt un atrast šos objektus? Gan tie 4 meteorīti, kas Latvijā krituši 19. gadsimtā, gan arī daudzu citur kritušo meteorītu pieredze ir tāda, ka reāli cilvēki burtiski redzēja viņus nokrītām. Viņi tur sākumā redzēja bolīdi lidojumu, tad dzirdēja troksni, un tad redzēja, ka tas akmens nokrīt no viņiem, piemēram, dažu 100 metru attālumā. Tā ir bijis visos 4 gadījumos Latvijā. Tā ir arī daudz viet citur. Tas bija tas veids, kā atrada. Vai arī, ka nokrīt tiešām kaut kur netālu, iet meklēt mežā un atrod dažu, varbūt pāris kilometru attālumā burtiski. Tāda bija tā laika. Tas principā liela veiksme, ka izdodas vienkārši fiziski redzēt. Bet kas ir? Ir cilvēki tajā laikā daudz vairāk laika pavadīja ārā.
daudz lielāka daļa cilvēku nodarbojas ar lauksaimniecību, un tādā veidā viņi darbojās kā šādas te dzīvās novērošanas stacijas, vismaz diennakts gaišajā laikā. Tā, labi. Tā, paldies. Tālāk mēs ejam, un mums ir 2 raksti, kuru autori ir Anna Gintere. Man ir piedāvājums varbūt vairāk pastāstīt par to otru rakstu, kas ir par saistībā ar fotokonkursu Stārspace, jo tā ir tāda ilga un sena tradīcija, jo šo mazo rakstiņu arī var pieminēt, bet varbūt lūdzu, Anna, īsumā pastāstīt. Jā, šis ir vienkārši raksts par to, kad paiet šogad 35 gadi kopš Voyager viens nofotografēja visu Saules sistēmu, kas tobrīd bija iespējams atrodoties krietni tālu no Zemes. Un šeit mēs redzam Zemi kā planētu, un tā ir pavisam niecīga, bez palielinājuma vispār nesaskatām. Un tas tiek uzskatīt par vienu no tādām ikoniskām fotogrāfijām, kas mudina cilvēku aizdomāties par tās vietu kosmosā. Bet, ja runājam par konkursu, konkurss jau norit kopš 2009. gada, un cenšamies to tiešām uzturēt kā ikgadēju tradīciju, un līdzīgi kā Zvaigžņotā debesis, kas publicē latviešu fotogrāfu darbus, līdz ar to mēs arī cenšamies šajā konkursā, lai autori būtu vietējie. Protams, tās vietas, kuras viņi apmeklē, nevienmēr ir tieši Latvijā, dažkārt tur trāpās arī kādi ceļotāji, kas ir pabijuši kaut kur citur, bet vienalga tie ir mūsu pašu autori, kas vai nu ir iemūžinājušas kādas skaistas vietas un skaistas parādības tepat Latvijā, vai arī kaut kur citur. Un tieši tāpat, kā Mārtiņš jau teica, arī konkursā ir redzams, ka mums tiešām ir lieliski fotogrāfi, kuru darbu kvalitāte ar katru gadu tikai aug un aug. Un viens otrs ir tāds, ka, varētu teikt, ka ne gluži Hubble līmenī, bet ir tiešām iespaidīgi darbi un prieks viņus publicēt kalendārā, kurš arī tad tālāk priecē tos, kas to kalendāru kaut kur pie sienas piekrīt. Šī ir tā tradīcija, ko mēs gribam turpināt, cik vien ilgi būs iespējams. Jā, tiešām tas ir tāds lielisks fotokonkurss, un mēs arī esam izmantojuši Zvaigžņotā debesis kalendāru mēnešu noformējumos, attēls no šī konkursa krājumiem. Tā, varbūt ir kāds jautājums, komentārs Eģum? Gan īsti nebūs daudz ko komentēt. Prieks, ka cilvēki turpina šo tradīciju, un arī katru gadu mēdz apskatīties iesūtītos darbus un priecājas par skaistiem attēliem vienkārši. Tāds ir priekšu. Labi. Tā, ok. Mēs ejam tālāk. Šeit tālāk ir tāds mans raksts kopā ar arī ļoti aizrautīgu astrofotogrāfu Juris Jeņikovu. Un mums jau vairākus gadus Astronomijas biedrības paspārnē ir tāds projekts veikt sudrabaino mākoņu sinhronus novērojums. Sudrabaino mākoņi tā ir tāda robeža starp Zemes atmosfēru un kosmosu, un tāpēc mēs viņu varam atļauties arī nedaudz pieskaitīt pie astronomijas tādiem projektiem, šo mākoņu novērojums. Īpaši tāpēc, ka vienlaikus ir redzams arī zvaigznes. Un tieši šī kombinācija identificējamas zvaigznes plus sudrabainā mākoņu attēlu no dažādām Latvijas vietām ar īpašu programmas palīdzību ļauj mums rekonstruēt, kur tad viņi atrodas geogrāfiski. Šeit mēs redzam, ka viņi ir Igaunijas ziemeļos, virs Somijas līča, virs Dienvidu Somijas, virs Pēterburgas, un mēs arī augstumu varam noteikt. Un tad mums bija tādi arī vairāki veiksmīgi sinhroni novērojumi, koordinēšana bija ar WhatsApp grupu, kā izdevās arī nomērīt, cik tad viņa augstu ir. Bija izvirzīta tāda hipotēze, ka varbūt tāpēc, ka ir aktīva Saule, Zemes atmosfēra uzkarsēta. Ja Zemes atmosfēra uzkarsēta, viņa var bišķi lielāka, un tie mākoņi ir augstāki nekā citus gadus. Bet, jāsaka, mums tie novērojami datu punkti nebija tik daudz, un viņi tomēr bija tik izkliedēti, ka mēs nevaram pateikt, vai tā hipotēze ir spēkā vai nav, bet, kā saka, viss ir iespējams. Tā, jautājums varbūt man ir tāds, Eģum, vai ir iznācis vasarā redzēt sudrabainos mākoņus?
Ir iznācis, jā, un zinu arī cilvēks, kas fotografē. Man ir jautājums arī pretī, kā cilvēku, kas varbūt pats vienkārši šaubu prieka dēļ nodarbojas ar šīs parādības dokumentēšanu, ja jūs viņu gribētu iesaistīt šajā koordinētajā novērojuma pasākumā, kur vērsties un ko darīt? Tā, nu jā, mums ir tāda WhatsApp grupa, kas saucās astronovērojumu alert grupa. Tur šobrīd ir pār pa 200 dalībniekiem, un, ja ir interesi pievienoties, tad vislabāk sazināties ar mani, un tad es varu atsūtīt saiti, lai var pieslēgties šai grupai. Tur ir arī pa jebkādiem citiem debesu notikumiem, ne tik daudz, kā saka, meteoroloģiskiem, bet tieši astronomiskiem notikumiem. Tur ir tas galvenais akcents, un vasaras periodā mums ir tur koordinēšana. Šobrīd mazliet tā situācija var mainīties saistībā ar Olskai 7 stacijām, jo tas nav izmēģināts, jo stacijas palaist tikai rudenī, ka varbūt vasarā mēs tīri labus attēlus varam arī ar šīm stacijām iegūt. Un tad jebkura cita fotogrāfija no citas Latvijas vietas, jebkurā laikā viņu var salikt kopā ar piefiksējumu no Olskai 7 stacijas, un tad nebūs tā sinhronizēšana vairs tik svarīga, jo to mēs varēsim izdarīt post factum. Tas ir tāds projekts mums. Tā, jā, tā kā šī ir tāda aktivitāte, kas arī notiek astronomijas biedrības paspārnē. Tā, un vēl īstenībā ir vēl viens tāds raksts, kur ir Raitis iesaistīts. Raiti, lūdzu. Jā, droši vien, pat cik raksts arī nekādu garu komentāru nedošu. Vienīgais tas, ka, ja kādam ir problēma ar ziedputekšņu alerģiju, iespējams to pat nenojaušot, tad te ir rīks, kas ļauj to, kas šobrīd ir gaisā, ja tā var teikt, paskatīties un saprast. Varbūt, ka man tā šķaudīšana ir no kaut kādiem ziedputekšņu veidiem. Un ir gan mobila aplikācija, gan arī datora pārlūka atverama versija, kur šie dati ir pieejami. Turklāt interesanti tas, ka precizitāte ir 10x10 metri. Tas nozīmē, principā, mājsaimniecības, privāta mājas tādā granularitātē var jau novērtēt to, vai tie putekšņi tev tur apkārt ir vai nav. Tas arī, principā, viss par šo. Jā, labi, paldies. Tā, un nākamais raksts ir ilgoņa raksts par teleskopiem, kas ir pat Latvijā tapuši un izmantoti. Jā, te pirms pāris dienām bija saruna ar Radio Naba, un tur Nabas pārstāvs uzdeva jautājumu, redz, amerikāņi 1960. gadā varēja nopirkt tādus un šādus teleskopus, ko te laikā varēja nopirkt cilvēki Padomju Savienībā. Un tā bēdīga atbilde ir tāda, ka maizi un desu varēja nopirkt un varēja nopirkt kādu radioaparātu, bet teleskopus gan ne. Teleskopi bija pieejami tikai skolām, un ja kāds gribēja no kaut ko lielākā binokla debesīs skatīties, teleskops bija jābūvē pašam. Un tas ir ķēpīgs un ilgstošs process, un ne visiem to izdevies līdz galam veikt, un tomēr, kā redzam, mūsu Latvijas astronomijas amatieru vēsture rāda, ka ir izdevies daudziem itin labi, un pat Latvijā toreiz 20. gadsimta 60. gados tapa Padomju Savienībā lielākais amatieru teleskops 50 cm diametrā spoguli. Tas jau bija ievērojams sasniegums. Tad par visu to, kā un kas tur viss notika, es esmu pacenties tā rūpīgāk izpētīt, un to visu šai rakstā var arī lasīt. Jā. Kā 10 teleskopi ir pat tapuši, vai Latvijas astronomijas biedrības, kurai agrāk bija garāks nosaukums paspārnē, vai arī vienkārši tās biedri darījuši. Un tad 90. gados pagājušajā gadsimtā beidzot parādījās teleskopi, kurus varēja iegādāties. Ir klasiskie teleskopi Alcor un Micer, kas bija tieši domāti amatieriem.
Varbūt kādam ir komentāri, jautājumi. Jā, man interesē, kuram no biedrības biedriem pašam ir sanācis konkrētos tad arī plaši pieejamos tāds publikai domātos Alkoru un Miceru izmantot. Un ja jums būtu tā kā iespēja perspektīvā pastīties, kā tie salīdzināmi ar mūsdienās nopērkamajiem amatieru teleskopiem pēc kvalitātes. Nu, cik tālu ir gājis uz priekšu šī joma pēdējo 30 gadu laikā? Es varu bilst no savas pieredzes, kā tikko tas Micers kļuva pieejams, tā es arī tādu iegādājos. Viņam ir 11 cm diametrā spogulis, kas pēc mūsdienu mērogiem tā kā drusku pamaz, bet vienalga tas bija liels solis uz priekšu salīdzinot to tehniku, kas man bija. Un viņš bija mehāniski ļoti labi nostrādāts, ekvatoriālais montējums, kaut arī bez motora. Bet bija ļoti stabils, un arī optika bija gana kvalitatīva. Varbūt, ka mūsdienās tagad ir augstāks raudas okulāri, bet spogulis, tā kā viņš nebija pārāk liela diametra un sfērisks, viņš nebija tur precizēta paraboliskā, arī bija gana kvalitatīvs. Tā kā es viņu vēl pēc tam pats tur uzlaboju, automatizēju, tā sakot, sekošanu pierīkoju un ilgāku laiku lietoju. Tagad gan ir pagājis krietnes laiks, un pats spogulis ir apsūbējis, viņam vajadzētu pa jaunu aluminizēt, ja gribētu lietot. Tiem vecajiem teleskopiem, tieši Alkoram, Miceram, viena vēl tāda raksturīga īpašība ir, ka viņi ļoti masīvi, smagi pret savu to izmēru. Viss tika izgatavots arī tā. Varētu. Bet mehāniski ir ļoti stabili un izturīgi. Jā. Tā kā, lai būtu, jo mums arī ir viens Alkors, kurš jau ir sen atvadījies no jebkurām optiskām detaļām, bet tiek izmantots tādām tā kā vairāk nenopietnām sacensībām, lai saliktu un izjauktu, bet arī tur viss tā, tieši tā mehāniskā daļa ir diezgan izturīga, ko tik viņš nav visu šo gadu laikā izturējis, gadi 20 būs pagājuši. Tā. Tad, un varbūt Ilgons uzreiz var arī par nākamo, kas ir noslēdzošais raksts uz žurnālā pastāstīt īsumā. Jā, Agnes Anžāns, protams, labi zināms matemātiķis, matemātikas mācīšanas speciālists, bet tieši jautājums varbūt dažiem ir tāds, bet kā viņš saistīts ar astronomiju? Izrādās, ka viņam bija liela interese par astronomiju, viņš darbojās Latvijas astronomijas biedrībā, piedalījās sudraba mākoņu novērojumus, bet viņam jau jaunībā bija slikti ar veselību, un viņš nolēma, ka viņš tādu, piemēram, nakts novērošanas darbu viņam būtu grūti veikt. Un tāpēc viņš izvēlējās kaut ko citu matemātiku, kurā, kā zināms, guva ļoti labus panākumus. Bet savu interesi par astronomiju viņš nezaudēja un ilgāku laiku darbojās žurnāla redkolēģijā, un kādu laiku bija arī žurnāla atbildīgais redaktors. Un tā kā pagājušā gadā viņš aizgāja mūžībā, tad mēs nolēmām, ka mēs ļoti gribētu uzsvērt tieši šo te viņa astronomisko interešu loku, un tas arī šajā rakstā ir atspoguļots. Un interesanti, ka daudzi pazīst Agni Anžānu arī tiešākā veidā, ir piedalījušies viņu rīkoties matemātikas pasākumos, veseli 2 cilvēki no mūsu redkolēģijas. Jā, tā sanāk īstenībā, jā. Tā, ar to arī mums tāds žurnāla apskats noslēdzas. Man jāsaka, es tagad skatos dalībnieku sarakstu, es neredzu Juri Kalvānu. Diemžēl viņš nozīmē netika, bet tad pieminēsim to rakstu, kuru mēs izlaidām. Šo rakstu ir vērts izlasīt. Viņš tā, kā saka, rāda to zinātnisko virzienu, kur ir Jura Kalvāna vadīta astronomu un fiziķu grupa, veic pētījumus un modelēšanu tam, kā kosmosā attīstās
putekļi piesaista dažādas gāzes, dažādas brīvi klejojošas molekulas un ir dažādi veidi simulācijas veikts. Šeit varbūt nav tieši kā saka, tāda sarežģītā zinātniskā puse, bet tāds ļoti labs tādi pamati par to, ko dara putekļi. Ja mums citreiz varbūt sadzīvē putekļi asociējas ar kaut ko negatīvu, tad kosmosā tiem ir sava nozīme, jo tā ir bāze tam, lai pēc tam kaut kas veidotos no jauna. No vienas puses tās ir paliekas no kaut kā, kas ir sadalījies. Un varbūt nevis autoram, bet numura viesim ir kādi komentāri un jautājumi par šo rakstu. Jā, šoreiz nebūs, jo šis ir viens no rakstiem, kuram es viņu izlasīju, bet es gribētu viņā iedziļināties bišķi vairāk. Mazliet, jā, viņš ir uz to sarežģīto pusi, bet tad man ir jāsaka, tagad caurskatot dalībnieku sarakstu, meklējot, vai mums pieslēdzies ir raksta autors, es pamanīju, vai es nekļūdos, man šķiet, mums ir iepriekšējā numura atvēršanas viesa Līga Marija Putna, vai nav pieslēgusies no Čīles, vai es pareizi interpretēju to vārdu, kas ir ar es redzu, ka tāds zvana dalībnieks mums ir, bet varam... Sveiki, jā. Jā, sveicināt, jā. Jā, es pieslēdzos, bet es gan arī neesmu lasījis rakstu. Es īstenībā domāju, ka man vairāk interesē tur vēl tas par tiem teleskopiem ilgonim jautājums. Es drīkstu uzdot? Jā, droši, jā. Jā, viņš teica, ka padomu laikā paši varēja taisīt, bet vai tad vispār tas bija atļauts? Tad taču mums bija ļoti nopietna kontrola pār visu, teiksim tā, to tā, ka varētu izmantot, ziniet, padomu industrija varētu to saprast kā tādu kaut kādu uzbrukumu elementu vai spiegošanu. Grūti pateikt, par tādām lietām nav dzirdēts, ka tādiem astronomijas amatieriem būtu sekojuši vai ne tika uzraudzīti, jo, ar to teleskopu noteikti varēja spiegot kaimiņu logos, jā, bet vai kaut ko nopietnāku izdarīt, tad jau viņš bija kaut kur jāved un jāuzstāda un jāskatās uz kaut kādu, es nezinu, hidroelektrostaciju vai tiltu vai kādu slepenu objektu, kuram varbūt nevarēja piekļūt tieši, bet no attāluma. Bet nav dzirdēts, ka kāds Latvijā, vismaz no Latvijas astronomijas amatieriem būtu tās darbības veids un ka kaut kāda tāda lieta būtu bijusi. Līdz ar to tas tika uzskatīts par tādu nekaitīgu tehnisko jaunradi, ko cilvēki ar savu šķūnīšos un pagrābos atļauj nodarboties. Jā. Paldies. Jā, man ir jautājums Līgai Marijai, jo pavisam nesen tagad bija preses relīze saistībā ar teleskopiem un to, ka kāds industriāls objekts, ko plāno būvēt netālu no observatorijām Čīlē, var apdraudēt tumšo debesi, kas ir apkārt, vai tur ir kaut kāds, tā kā, kā saka, no ESO iekšpuses ir kādi komentāri, bišķi vairāk par šo situāciju. Jā, mēs esam milzīgi satraukušies par to visu. Un, pēdējie jaunumi, es nezinu, vai viņi ir bijuši jau teiksim, tā kā internacionālajā presē, bet mums uz vietas bija tāda, kad tomēr viņiem ir atmests apakaļ tāds, tā kā ietekmes uz vidu novērtējumu, bet viņi, protams, sauc viņu citādāk, ka viņiem tomēr jāveic ir vēl visādas papildu pārbaudas, jo ESO ļoti iespaidīgi darbojās, tur jāteiksim publiskajā telpā un tādā veidā, teiksim, pievērst to uzmanību tādā augstākā līmenī, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mēs esam sadzirdēti, jo tā ir milzīga problēma. Tas faktiski jau tā mums ir, mēs veicām tādu pētījumu, cik vispār tas apgaismojums ir jau palicis par šiem gadiem sliktāks, lielāks, vai kā lai saka, Tad, ja šī rūpnīca hidroģēna, oksiģēna būtu tur, tad mēs
vispārīgi zaudējam daudz ko vispār no savas tās īpaši lielā teleskopa spējām. Tas būtu tāds milzīgs zaudējums. Mēs pat arī nesaprotam, kāpēc vispār mums tik tuvu izdomāja būvēt šo rūpnīcu, ja, ka tas uzsneks ir milzīgs. Ja. Nu jā, tad vēl tur mums tāds iekšējs baumas, tā kā, jā, ir par to, ka tas varēja būt arī, teiksim tā, industrijai ir ārkārtīgi arī viņi uzbūvē kaut ko šādu, un tāpēc tam viņi pieprasa dažādas kompensācijas. Bet, tas ir tāds, ziniet, mūsu iekšējais minējums, jo, patiešām tur ir tā piekrasta milzīga, kur izvietoties. Nu jā, tāds ir tās ziņas, bet mēs tagad esam tādā cerīgā noskaņojumā, kad viņi tomēr to ietekmes uz vidi, nevarēs tik vienkārši izdiet. Jā, tā vismaz cerīgi, jo bija tagad tā preses relīze, burtiski pagājušajā nedēļā, man šķiet, un tur tādi nepārāk optimistiski skaitļi bija par to iespējamo gaismas piesārņojumu palielināšanos. Jā. Skaidrs. Bet mēs turpinām, teiksim, tā to visu presē publicēt un pievērstam uzmanību, jo arī investoram, protams, nepatīk, ir kaut kas tāds, ja, tāds nepatīkams lietas fonā. Tad arī viņš varbūt pārdomā. Tā kā cīnamies, jā, un ceram, ka viss būs kārtībā un ceriet arī kopā ar mums. Labi, liels paldies. Paldies par šo komentāru. Paldies arī visiem, kuri piedalījās zvanā. Ja vēl ir kādam kādi jautājumi autoriem vai viesiem vai kā citādi, izmantojot pēdējo iespēju, ja ne, tad mēs atvadamies. Bija interesants zvans. Paldies Edžu Miķelsonam par veltīto laiku un iedziļināšanos rakstos. Tad es redzu, ka pacelto roku nav. Tad saku lielu paldies visiem un turpinām lasīt zvaigžņoto debesi.